Draugi, pievērsiet uzmanību, šis puisis mazgā stabus. Mēs saprotam, ka šo stabu mazgāšana maksā aptuveni 3 miljonus eiro, un konkursu uzvarēja vācu uzņēmums. Lūk, tā darbojas vācu uzņēmums Latvijā. Un šis, pēc visām liecībām, ir burgers no Vācijas īsts ārijs. Puisis ieradās Latvijā, lai pelnītu. Vai tas izskatās pēc vācu uzņēmuma? Nē, bet uz ko tas tad līdzinās? Tas līdzinās tam, ka tika organizēts efektīvs konkurss, uz kā uzvarēja viņu pašu kontrolēts uzņēmums, un visa nauda tiek novirzīta uz Vāciju. Tur, protams, tiek maksāti visi nodokļi. Tāpēc šis ir likvīds darījums un pilnīgi legāls, un vācu uzņēmuma kontos uzkrājas miljoniem. Un kā tad šie miljoni tiks iztērēti? Piemēram, kaut kur Monako vai Spānijā nopirks jauku villu mēra 3-kārtīgai māsīcai, un tad, kad viņa pilnvaru termiņš beigsies, pēc kāda laika viņa noformēs dāvinājumu. Un mērs varēs mierīgi vai nu pārdot villu, vai organizēt tur viesnīcu vai kādu citu blakus biznesu. Apmēram tā, tagad jūs saprotat, kā tiek vinnēti konkursi Latvijā. Sakiet, vai latvieši tā nevar mazgāt stabus? Vai latviešu uzņēmums nevarēja uzvarēt šo tenderu? Vai nauda, kādi 5 miljoni eiro gadā, nevarēja palikt mums Latvijā? Un mēs pelnītu, mēs maksātu nodokļus. Nē, ar to nodarbojas Rīgas mērs, kungs Staķis. Viņu izvirzīja partija, progresīvie. Lūk, tāds mums ir progress. Vai jūs saprotat, kāpēc ir tik svarīgi noņemt ziedus no ielām un kurināt starpnacionālās nesaskaņas? Kamēr krievi un latvieši plēs viens otram rikles un turpinās apsūdzēt viens otru par to, ka kāds tur ir par komunistiem vai fašistiem, vai vēl kādu dievs zin kādu, šie cilvēki turpinās zakt un pelnīt naudu uz mūsu rēķina. Latviešu brāļi, kāpēc mēs balsojam vēlēšanās par partiju, progresīvie, no kuru nāc Staķis? Padomājiet, iespējams ideja, lai ir zaglis, bet savs. Balsojam par savējiem nav pati gudrākā latviešu sakāmvārda.